Tā neizskatās, ka būtu vēnu vaina. Vēnu vaina nav. Un darba kārtība mums būs sadalīta divās lielās grupās. Viena grupa būs tā, kur mēs ātri parunāsim par teoriju un kā tas notiek un kā tam vajadzētu notikt. Un nākamā grupa paspēlēsimies dakteros un pacientos. Kā tas ir, ja tu esi atnācis pie asinsvadu ārsta vai pie vēnu ārsta, kā tas reāli notiek vizītes laikā. Un tās vēnas, kuras te no priekšpuses, kuras parasti operē vai kuras varbūt operējams, šeit ir veselas. Un te ir tādi zilumi arī. Un tos mēs varam ļoti smuki sataisīt. Tad šitas te pietūkums, kas ir, tas ir tas, kas ir reāli labi darbojās tieši uz to limfu drenējošo masāžu. Jā, to es pa laikam beidzu. Es domāju, ka tas ir tas, kas jums ļoti labi palīdzētu kombinācijā pusgarām zeķītēm. Jums šitā daļa ir bišķi vairāk nekā gribētos, un viņi var dabūt ārā ar zeķiem. Labā ziņa tā, ka trombu jums nav. Šitā te ir tā vēna, kura atbild par šitām vēnām, kas vien ārā ir tagad. Līdz ar to, ja mums vajadzētu ārstēt, tad te būtu lāzera operācija, un šito te mēs smuki izoperētu ārā. Šīs te, kas ir te, tās var ļoti smuki sataisīt kosmētiskos nolūkos. No šitām var atbrīvoties pilnībā. Un jūsu gadījumā tas nekaiš, zinat, kā beigtos, ka mēs izārstētu un jūs teiktu, ka sen vajadzēja atnākt un izārstēt. Kopumā labi, ka jums netraucē, bet vaina ir. Nē, bet nekas tāds... Trombu nav. Nē, trombu nav.